Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un medicīnas sabiedrība ARS. Ir lietas, par kurām cilvēki nelabprāt runā, un vēl jau vairāk grūti nobriest pirmajam solim pie ārsta, lai šo problēmu aktualizētu. Kas tā ir? Tā ir runa par urīnceļu un nieru darbības veselību. Par to, kādas ir biežāk sastopamās slimības un kā tās uzveikt mūsu raidījuma gaitā. Kopā ar mūsu šīs dienas studijas ekspertiem dakteris Ivars Smiltens, medicīnas sabiedrības ARS urologs, konsultē dažādu uroloģisko saslimšanu gadījumā, veic uroloģiskās operācijas, Latvijas urologu asociācijas valdes loceklis, Eiropas urologu asociācijas un Starptautiskās urologu biedrības biedrs. Dakteris Māris Pļaviņš, medicīnas sabiedrības ARS nefrologs, Latvijas Universitātē vada rezidentu apmācību nefroloģijā, Latvijas ārstu biedrības viceprezidents un Latvijas nefrologu asociācijas valdes loceklis. Sākotnēji vēlos jautāt, ko tad ārstē urologs un ko ārstē nefrologs? Tā ir, ar ko atšķirās nefrologs no urologa. Tas ir jautājums, ko es bieži uzdodu arī saviem studentiem. Būtībā nefrologi viņi ir terapeiti. Mēs urologi vairāk esam no ķirurģijas nākuši, tātad ar ķirurģisku ievirzi. Tātad aizvien vairāk dažādas šīs pašas nieru, urīna, pūkšļu, prostatas patoloģijas mēs ārstējam ķirurģiskā veidā. Jāsaka, ka šodien tās vaļējās ķirurģiskās asiņojošās operācijas ar skalpeli tiek izdarīts arvien mazāk un mazāk. Aizvien vairāk tās ir minimāli invazīvās ārstēšanas metodas, tās ir endoskopiskās ārstēšanas metodas, gan diagnostikā, gan arī ārstēšanā. Es domāju, ka tik vienkārši jau nav nodalīt, ko ārstē īsti nefrologs un ko ārstē īsti urologs. Jo, ja cilvēkam, piemēram, sāp mugura, ja cilvēkam ir kāds urinācijas traucējumi, biežāk urinācija paliek vājāka, strūkla, tad bieži vien cilvēks sāk domāt, vai tikai slimas nav nieres. Un ja mēs uz šo jautājumu paskatāmies plašāk, tad bieži cilvēks sāk skatīties uz sevi un redz, piemēram, plakstu tūskas, kāju tūskas, un bieži vien cilvēks atkal iedomājās, vai tikai nav slimas nieres. Un no savas puses teikt, ka biežāk par nieru veselību vajadzētu padomāt tad, ja ir augsts asinsspiediens, ja jums jau kādus 10 gadus vismaz ir cukura diabēts, tāpat hipertenzija, tad bieži var izrādīties, ka arī nieres ir cietušas. Un, kādas tad ir biežāk sastopamās slimības, kas saistīts, tas ir tikai iekaisums, tie ir tie slavenie nierakmeņi. Kas tad ir tās izplatītākās problēmas, patoloģijas vai slimības? Visizplatītākā, protams, ir visvienkāršākā urīnceļu infekcija. Tā ir, es domāju, visizplatītākā slimība. Un tad jau nāk tās lietas, protams, ar ko vairāk nodarbojas urologs. Tie ir nierakmeņi, tie ir dažādas prostatas slimības, dažādas urīnceļa infekcijas, arī ļoti specifiskas infekcijas. Tas varbūt ir viss tas vairākums no visiem pacientiem, bet mums nefrologiem pēdējos 10 gados ļoti slavena slimība ir hroniska nieru slimība. Kad nieru funkcionālās spējas pakāpeniski cilvēkam samazinās, to parasti mēra ar kreatinīnu, vai arī ar izrēķinot pēc pacienta svāra, vecuma un kreatinīna glomeruļu filtrācijas ātrumu. Un tad mēs varam teikt, cik daudz nierēm vēl palicis veselības no tā normālā, atbilstošam vecumam un dzimumam atbilstošās normas. Un tādā veidā mēs tad varam sekot līdzi katru gadu tam filtrācijas ātrumam un mēģināt kaut ko lietas labā darīt. Kādas diagnostikas metodas tiek pielietotas, lai noteiktu nieru veselības stāvokli? Mēs nefrologi jau vairāk pievēršamies analīzēm. Mēs skatāmies, kāds ir tas nieru funkcionālais rādītājs kreatinīns. Mēs, protams, gribam, lai pacients būtu izdarījis urīna analīzi. Un, protams, mēs gribam arī, lai būtu ultrasonogrāfija. Mēs varam lietot šo nieru dinamisko scintigrāfiju. Tā ir metode, kad nevis ievada parastu kontrastvielu, bet radioaktīvu vielu
tiesa ļoti, ļoti maz, un viņas pussabrukšanas periods arī ļoti īss. Un, protams, šī viela neatstāja nekādas negatīvas pēdas uz pacientu, bet toties dod lielu informāciju par nieru darbību. Protams, mums ir arī kodolmagnetiskā rezonanse, kompjutertomogrāfija. Mēs varam ar šo metodi arī ievadīt kontrastvielas, un atkal mēs varam spriest par visdažādākajiem veidojumiem nierēs. Mēs varam izvērtēt viņu dabu, nolemt, vai tie tomēr būtu steidzīgi operējumi, vai tomēr mēs viņus varam vienkārši novērot. Un tādā veidā visas šīs relatīvi sarežģītās metodes mums palīdz varbūt atrast vispareizāko ceļu uz diagnozi. Kā jūs jau pieminējāt, jūsu darbs ir nereti cieši saistīts tieši ciešā tandēmā arī ar urologu. Tad vēlos jautāt, kādos gadījumos iesaistās urologs? Šie nieru pacienti nonāk pie urologa. Tas jau ir komplicētākos gadījumos, ja gadījumā šie nieru parasti iekaisums sastruto, veidojas dažādi veidi strutu perēkļi nierēs. Tas ir gadījumos, ja pacientam ir urinācijas traucējumi, pie kur vaina ir prostatas labdabīga hiperplāzija, prostatas adenoma. Ja šeit ar medikamentiem mēs nevaram vairs izārstēt, ja ir vajadzīga endoskopiska ārstēšana. Un, protams, ļoti plašs darba lauks mums ir onkoloģija, ar ko nefrologi nodarbojās mazāk. Protams, diagnostikas procesā nereti arī nefrologi diagnosticē šos nieru ļaundabīgos audzējus, urīnpūšu ļaundabīgos audzējus, prostatas ļaundabīgos audzējus. Bet, ja iet tālāk jau diagnostika ir un ir nepieciešams palīdzēt, tad šeit procesā ārstēšanas, protams, iesaistās urologi un mēs veicam dažādu veidu operācijas. Un kādas tās būtu, tās biežāk pielietojamās operācijas? Noteikti daudziem cilvēkiem asociēsies, ja tas ir saistīts ar nieriem, tā slavenā nierakmeņu skaldīšana. Ko tas nozīmē? Nierakmeņu slimība pirmkārt ir ļoti izplatīta, samērā izplatīta populācijā. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu cilvēki, mūsu populācijā Latvijā ir sevišķi samērā maz lieto šķidrumu, mīl labi paēst, mīl treknus, ar garšvielām bagātus produktus. Vilmaņas traucējumi varētu būt pie nierakmeņa slimības, etiopatoģenēzes. Ārstēšanas metodas pie nierakmeņiem ir visdažādākās. Sākot ar minimāli invazīvām, tā ir ekstrakorporālā triecienviļņu akmeņu skaldīšanas metode, kur vienīgais aparāts Latvijā patreiz atrodas medicīnas sabiedrībā ārs. Šī procedūra norit ambulatoros apstākļos līdz 90% gadījumos ar labiem rezultātiem. Bet jābūt ir stingrām indikācijām, tātad stingriem priekšnoteikumiem, kādas akmeņus mēs varam ārstēt ar šo metodu un kādas akmeņus mēs nevaram ārstēt ar šo metodu. Nākamā ļoti plašā ārstēšanas metode pacientiem ar nierakmeņiem ir tā endoskopiskā ārstēšana. Šeit bez griezieniem caur urīna izvadu kanālu, caur urīna pūslu mēs nokļūstam urīnvados, mēs nokļūstam nierēs. Šodienas endoskopi ir jau ar fibrooptiku, tas nozīmē, ka viņi ir lokani, līdzīgi tai pašai kobrai, ko tautā sauc, tikai daudz mazāk izmēra. Un ar šiem fibroendoskopiem mēs varam nokļūt pašās nieras dziļākajās vietās, un jau pielietojot pašas jaunākās lāzera tehnoloģijas šos akmeņus saskaldīt. Tas izklausās ļoti interesanti un prātam neaptveram, kā tad tos akmeņus skalda. Tādēļ es domāju, ka ir pienācis laiks palūkoties mūsu nākamajā stāstā. Agrāk nierakmeņu izņemšanai slimnīcā bija jāpavada vidēji 14 dienas, taču pašlaik nierakmeņu un urīnvadu akmeņu skaldīšanu iespējams veikt ambulatori 1 stundas laikā. Ar elektrohidrolisko metodi saskaldītie nierakmeņi vairumam cilvēku 3 mēnešu laikā izdalās ar urīnu, nelietojot nekādus īpašus urīndzenošos preparātus. Uz nierakmeņiem tiek raidīti fokusēti augstas intensitātes triecienviļņi. Šo viļņu svarīgākā īpašība ir tā, ka tie neizraisot bojājumus iet cauri mīkstajiem audiem, taču sasniedzot cietu vidi, nierakmeni viņi rada tajā sīkas plaisas, sairdinot akmeni smalkās daļiņās, kā šajā eksperimentā ar akmeni. Mēs pieminējām tās varbūt tās nopietnākās operācijas metodes, bet vai ir arī kaut kādas mazās? Ņemot vērā, ķirurģijas vispār princips nav liels un mazas operācijas, ir liela un maza ķirurgi. Liela un maza grieziena, kā agrāk teicis, bet nezinu. Ir
lietas saistītas ar vīriešu dzimuma orgāniem, ja, kur vajadzētu pievērst krietnu uzmanību. Ja. Pirmkārt, tā ir dzimuma orgāna higiēna. Un ir tāda pavisam elementāra lieta, kā priekšādiņas sašaurinājums, tā saucamā fimoze. Un šeit ir nepieciešama operācija. Šādu operāciju iespējams veikt 1 dienas stacionārā. Nākamā tāda operācija, kur iespējams veikt dienas stacionārā, ir saistīts ar sēklnieka varikozu paplašinātām vēnām. Arī šīs operācijas ir iespējams veikt 1 dienas stacionārā. Un vēl ir iespējams veikt tās saucamās hidroceles, jeb palielināt sēklnieku, kad šeit pastiprināt krājās šķidrums ap sēklnieku apvalkiem. Arī šajos gadījumos mēs veicam ķirurģisku operāciju. Pareizi sastādīta diagnostika un uzstādīta pareiza diagnoze ļauj cilvēkam atrisināt pat vissarežģītākās problēmas, kas saistītas tieši ar urīnceļu un nieru veselību. Ar to mēs atšķiramies varbūt no citām medicīniskām specialitātēm, ka mūsu diagnostika ir ļoti eksakta un ļoti precīza. Mēs šodienas apstākļos vairs neņemsim pacientu ne uz kādu operāciju, ne uz kādu manipulāciju, jau iepriekš nezinot diagnozi. Viena ir diagnoze, kas ļoti slikti skan un ļoti atbaida mūsu pacients vēzis. Bet arī dažādi veidi, dažādu lokalizāciju vēžiem stadijas mēdz būt visdažādākās. Un, teiksim, tas prostats ļaundabīgais audzējs, ja prostats vēzis, viena no ārstēšanas metodēm ir šodien pat tikai novērot un gaidīt un neko nedarīt. Un šeit mums palīdz viss pārējās diagnostiskās metodes, lai mēs precizētu slimības stadiju, slimības gradāciju, iespējamās metastāzes. Runājot par to pašu prostatas vēzi. Ir ļoti svarīgs laboratorisks rādītājs šis prostatas specifiskais antigēns, kurš būtu jānosaka visiem vīriešiem pēc 40 gadu vecuma. Ja viņš ir paaugstināts, urologs izvērtē jautājumu par nepieciešamību veikt prostatas biopsiju, tas ir audu paņemšana no prostatas dziedzera, kuru tālāk skatās morfologs, histoloģisko mikroskopisko rezultātu dod mums morfologs. Šeit parādīsies rādītāji, cik ļaundabīga ir šī prostatas vēža šūna. Maz, lēni augoša, vidēji augoša un ļoti ļaundabīgi strauji augoša prostatas vēža šūna. Tālākais, ja šis prostatas specifiskais antigēns ir stipri augsts, mēs meklējam, vai nav metastāzes jau pa visu ķermeni. Pirmā vieta, kur prostatas vēzis dod metastāzes, tas ir skeleta kauli. Un šeit ļoti labi ir jau pieminētā scintigrāfijas metode, tikai ne nierēm, bet skeleta kaulu scintigrāfija, kura precīzi uzrādīs, ir vai nav metastāzes. Ļoti svarīgi pie ļaundabīgiem audzējiem ir izvērtēt ļaundabīgā audzēja izplatības pakāpi. Vai viņš ir tikai pašā orgānā iekšā, vai nierē, vai prostatā, vai urīnpūslī, vai viņš ir cauraudzis jau vairākas sienas, vai viņš ieaudzis blakus orgānos. Šeit ļoti labi mums palīdzēs arī jau pieminētā datortomogrāfija, kā arī pie prostatas ļaundabīgiem audzējiem magnetorezonanci, kas ar šodienas programmām ļauj mums jau samērā precīzi, diezgan precīzi noteikt slimības stadiju, izplatību un attiecībā no tā izvēlēties pareizāko ārstēšanas taktiku, lai pacientam pēc iespējas mazāk kaitētu. Prostatas vēzis ir otra visbiežāk sastopamā onkoloģiskā slimība vīriešiem Latvijā un atklāta sākuma stadijā ir pilnībā izārstējama. Prostatas problēmas būtībā sastopams jebkura vecuma vīriešiem, un katrs tad droši vien atbilstoši savam vecumam saprot to problēmu savādāk. Visbiežāk tās ir kaut kādas problēmas, kas saistītas ar vai diskomfortu noteiktā zonā, ieguļu zonā vai ar urinācijas traucējumiem. Parasti jau par prostatas problēmu lielākoties sāk runāt par vīriešiem sākot no 40 gadu vecuma. Prostatas veselība var būtiski ietekmēt gan vīrieša vispārējo pašsajūtu, gan seksuālo dzīvi. Par prostatas veselību ir jārūpējas saulaicīgi. Lai laikus diagnosticētu izmaiņas prostatas veselībā, ir jāveic PSA tests. Taču rodas jautājums, kādēļ stiprā dzimuma pārstāvi no tās tik ļoti baidās. Prostatas analīzi cilvēki zināmā mērā saista tā saucamā digitāla rektāla izmeklēšana, kad aptaustā ar pirkstu prostatas dziedzerīti. Bet parasti biežāk sāk ar pavisam citu veidu, tā ir asins analīze, tā saucamais prostatas specifiskais antigēns vai PSA. Un tā ir absolūti vienkārši veicama analīze,
laboratorijā paņem no vējas asins paraugu. Runājot par vecumu, šobrīd esam nonākuši pie tāda pasaules mērogā, pie tāda konsensa, ka ideāli to būtu izdarīt 40 gadu vecumā, tādu kā pirmo analīzi atskaitē, kāds tas cipars šobrīd ir. Jo tāds riska vecums vīrietim saslimt ar prostatas vēzi, kura dēļ mēs to analīzi lielākoties veicam, ir 45, 50 gadi, kad tad parādās tā pirmā vīriešu grupa, kas ar šo slimību var sastapties. Vīrieši saskaroties ar pirmajām sūdzībām, kā urinācijas traucējumiem, biežu celšanos naktīs, uzsāk ārstniecību ar uzturu bagātinātāju palīdzību. Jautājām ārstam, vai tā ir pareiza rīcība. Dažos gadījumos mēs pat rekomendējam šādus uzturu bagātinātājus. Prostamol Uno, jāsaka, slavu viņiem, viņi ir sev pozicionējuši kā medikamentu, nevis kā uzturu bagātinātāju. Līdz ar to arī mēs droši zinām, ka tas sastāvs un devas atbildīs attiecīgajiem solītējiem. Jā, ir situācijas, kad mēs pilnībā iztiekam ar šādu veidu medikamentu vai ārstniecību. Bet jāsaprot, ka mēs drīkstam uzsākt šo medikamentu lietot. Bet katrā ziņā tam nevajadzētu būt ilgstoši lietošanā bez ārsta kontrols vai vizītes pie ārsta. Ja ilgstoši lietojot medikamentu nerodas uzlabojumi, ir jāvēršas pie ārsta. Tas nozīmēs diagnostiku un PSA analīzi. Taču rodas jautājums, vai medikaments nemainīs analīžu rezultātus? Absolūti noteikti nē. Analīzi nokavēt mēs nevaram vai ietekmēt ar šādiem medikamentiem. Nevaram. Tur ir pēc tam cita medikamentu grupa. Ir tādas zāles, kas ietekmē šo rādītāju. Tas ārstam noteikti jāzina. Protams, vislabāk, kad ārsts zina visus medikamentus, ko lieto. Bet šī gadījumā tas viennozīmīgi neietekmē. Un, kā jau es te pieminēju, tā saucamā ūsu akcija, kas notiek vienreiz gadā septembrī, ir tieši Prostamol Uno atbalstīta. Un viņi tieši ar to mums mēģina ārstiem, urologiem palīdzēt, pateikt tam vīrietim, jā, tās problēmas ir izcināmas dažādi, bet nepalaid garām nopietnu slimību. Tātad, ja ir vajadzība lietot to Prostamol Uno, tas nozīmē, ka kaut kāda problēma eksistē, un ja mēs esam droši un pārliecināti, ka tur neslēpjas, piemēram, nopietna prostatas slimība, ar ko es domāju parasti prostatas vēzis vai ļaundabīga slimība, tad mēs varam droši šo medikamentu lietot, kāpēc ne? Tātad, izjūtot jebkādas izmaiņas savā veselībā, šī problēma nav jāslēpj vai jāmēģina atrisināt pašrocīga, bet ir jādodas uz sarunu pie urologa. Vispār vīrieši un arī samērā retāk par sievietēm iet pie ārstiem, it sevišķi pie urologiem. Visbiežāk tās ir dzīves partners, kas iesaka vīrietim, tu te man naktī traucē gulēt 3-4 reizes ejot uz tualeti. Tātad es tevi aizvedīšu pie urologa. Un nevajag baidīties nākt pie urologa. Nemetīsimies virsū uzreiz ar kaut kādām drastiskām manipulācijām, ļoti nopietnām invazīvām izmeklēšanas metodēm. Pirmais tā būs saruna, otrais tā būs asins urīna analīze, un trešais tā būs sonogrāfija. Un tas mums jau palīdzēs virzīties pareizā diagnostikas ceļā. Tātad pareiza un saulēcīga diagnostika ļauj uzveikt pat visļaunāko slimību, kā vēzis. Bet, kā jūs jau pieminējāt, nereti šīs slimības, kas saistītas ar urīnceļu veselību, nieru veselību, ir saistītas arī ar urīna nesaturēšanu. Kā šo problēmu risināt? Par to mūsu nākamais stāsts. Liela grupa urīnpūšu saslimšana tieši sievietēm ir urīna nesaturēšana. Tas nozīmē, ka problēma ir vai nu tā, ka urīnpūslis darbojas pārāk aktīvā režīmā, pārāk bieži grib sarauties, jeb problēma tieši ir šajā starpenes muskultūrā, ka muskultūra nav pietiekami spēcīga, lai urīnu pūslī saturētu. Ko darīt šādā gadījumā? Pati pirmā lietiņa ir saprast, kur tad ir problēma. Vai problēma ir urīnpūša daļā, jeb problēma vairāk ir tieši saistīta ar starpenes muskultūras vājumu. To nosaka veicot klīniskos laboratoriskos izmeklējumus un sonogrāfijas izmeklējumus. Un otrs diagnostikas veids ir tieši jau konkrēti funkcionāli izmeklējumi, kur mēs izmantojam speciālu aparatūru, jeb urodinamikas iekārtu. Tālāk virzoties pie ārstēšanas saistībā ar urīna nesaturēšanu, atkal būs ļoti liela atšķirība, kā mēs ārstēsim pacientu, kam būs tieši problēma urīnpūša
urīnpūšļa līmenī, jeb kam būs problēma starpens muskultūrā. Urīnpūšļa saslimšanas mēs ārstēsim biežāk ar zālēm, bet tieši starpens muskultūras problēmu noteikti liksim pie darba arī pašu pacientu, lūgsim veikt speciālus vingrinājumus ar speciālas aparatūras, jeb biofeedback palīdzību. Pacientu apmācīsim, kā veikt pareizi vingrinājumus, lai normāli atjaunotu šo slēdzēju muskuļa funkciju. Ja uzsāktie pasākumi nelīdz, tad, diemžēl, ir jāveic jau operatīva ārstēšana. Ir arī tādas saslimšanas kā urīnpūšļa iekaisums, kad visbiežāk ir vainīgas baktērijas, kad rodas akūts urīnpūšļa gļotādas jeb sieniņas iekaisums. Šādā gadījumā sūdzības, protams, sākas ļoti strauji un laikus nākot pie ārsta, mēs veiksmīgi arī 3-5 dienu laikā tiekam galā ar problēmu. Sāpīgākā problēma gan no pacienta, gan no ārsta viedokļa ir tā saucamais sāpīgu urīnpūšļa sindroms. Paplašināti to bieži sauc arī par iegurņa sāpju sindromu. Apmēram pusēji no pacientiem, kas sūdzas par urīnpūšļa sāpēm, ja ir izslēgts iekaisums, ja nav nekādi nierakmeņi, ja nav audzēji, mēs atrodam tā saucamās nespecifiskās čūlas urīnpūšļa sieniņas gļotādā, kas arī bieži ir par šo sāpju iemeslu. Šodien medicīnas žurnāla 36,63 mēnešu abonementu dāvāsim mūsu skatītājai Bertes kundzei no Jelgavas, kas lūdz atspoguļot mums informāciju par urīnceļu un nieru darbības veselību. Un atgriežoties studijā, pirms atvedamies vēl pavisam īsi, jūs varbūt tāds rezumējums šai visai mūsu šīs dienas tēmai. Tātad kāds tas būtu tas rīcības ABC, lai cilvēks būtu gala rezultātā vesels un laimīgs? Es nezinu, man liekas, ka te būtu jāsaka tā, ka katru gadu, sākot it kā jaunu dzīvi, cilvēkam vajadzētu vispirms padomāt, ko viņš var izdarīt savā labā. Un viena lieta ir tomēr izmērīt asinsspiedienu, viena lieta ir tomēr dažas elementāras analīzes katru gadu veikt, kaut vai tos pašus izkārnījumus pārbaudīt uz slēptajām asinīm. Beigās paliek šis prostatas specifiskais antigēns. Bieži vien cilvēkam tomēr pēc 50-60 gadiem arī cukuru līmenis būtu jāzina, asinīs būtu jāzina savs holesterīns. Un līdz ar to šīs pat dažas pavisam niecīgās pārbaudes, beigās arī savs asinsspiediens ir jāzina, jau ļautu daudz ko spriest par cilvēka veselības stāvokli. Es varētu pievienoties doktoram Pļaviņam. Tātad pirmais ir laicīgi aiziet pie ārsta, saņemties un aiziet. Un pirmais ir atklāt sarunu. Ja cilvēks jūt savā dzīvē kaut kas man nav labi, es pa daudz ātri nogurstu, vai man ir nespēks, vājums, kaut kāds neliels temperatūras, biežāk jāiet uz tualeti, neatstāt šīs visas lietas novārtā. Jo agrīniem onkoloģiskām slimībām visbiežāk nav nekāda raksturīgo simptomu. Tas ir vispārējais vājums, nespēks, nogurums, apātija. Nonākot pie ārsta, lēnām sarunā, savācot visus šo slimības un dzīves anamnēzi, izdarot nepieciešamos izmeklējumus, mēs nonāksim pie diagnozes. Tātad mans novēlējums ir skatītājiem saņemties un aiziet pie ārsta. Kaut arī tās izmaiņas, varbūt nekas, arī tas, kā ārsts pateiks, jums nekā nav, arī tas būs liels atspaids un palīdzēs cilvēkam veiksmīgi tālāk dzīvot. Tātad vēlreiz atgādinam jums saulaicīgas rūpes par jūsu veselību, ļaus būt jums veseliem un laimīgiem. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz tikšanos jau nākamā sestdiena. Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un medicīnas sabiedrība ARS.